Labdiena! Atvedu jums vēstulīti. Katrs rīts mūsu mājās ienes ar vien jaunas ziņas. Steidzamas vēstis, vēlējumi un sirsnīgi apsveikumi, pārdomas, cilvēku likteņgaitas, varbūt pat visslēptākās domas un pārdrošākās cerības ikdienu tiek uzticētas vēstulēm. Tās savukārt bez bažām tālāk tiek nodotas drošajās Latvijas pasta rokās. Būtisks posms Latvijas pasta evolūcijā aizsākās Latvijai iegūstot neatkarību. Jau 1918. gada 26. decembrī valstī sāka darboties pirmās brīvās valsts nodibinātās pasta iestādes. Drīz pēc Latvijas republikas atzīšanas de jure 1921. gada 1. oktobrī Latvijas pasts tika uzņemts Pasaules pasta savienībā. Padomju perioda industrializācijas tendences garām nepagāja arī pasta nozarei. Šajā laikā aktīvi tika attīstīta pasta infrastruktūra. 1966. gadā tika atklāta Rīgas galvenā dzelzceļa pasta ēka stacijas laukumā. Latvijai, atgūstot neatkarību 1992. gada 2. janvārī, tika dibināts valsts uzņēmums Latvijas pasts. 2004. gadā tas pārtapa par valsts akciju sabiedrību. Pasta nepilnus 4 gadsimtus ilgā vēsture Latvijā ir pamats uzņēmumu šodienas stabilitātei un tradicionālo vērtību noturībai. Saziņa ar pasta palīdzību savu aktualitāti nav zaudējusi joprojām. Kā pierādījums, tam ir ik gadu nosūtītās vairāk nekā 52 miljoni vēstules, no kurām aptuveni puse ir iedzīvotāju privātā sarakste. Katra vēstule ceļā no sūtītāja līdz adresātam iziet vairākus etapus. Vispirms tā no vēstuļu kastes kopā ar citiem sūtījumiem tiek nogādāta uz pasta sūtījumu šķirošanas cehu stacijas laukumā. Tur cauru diennakti norit nepārtraukts sūtījumu šķirošanas darbs, kas īpaši intensīvs kļūst ap pusnakti. Tikmēr citā uzņēmuma punktā pasta ekspedēšanas cehā preses namā paralēli notiek preses šķirošana un saņošana, kas tālāk tiek nogādāta uz centrālo pasta punktu stacijas laukumā. Lai laikus paspētu nogādāt pasta sūtījumus tālākajās un nomaļākajās Latvijas vietās, pirmās mašīnas dodas ceļā jau ap 1 naktī. Kopumā Latvijas pastam ir 964 pasta nodaļas visā Latvijā un 9 pasta punkti lielveikalos – Aizkrauklē, Bauskā, Jelgavā, Liepājā, Talsos, Tukumā un Rīgā. Lai uz visām šīm vietām vienas nakts laikā spētu pagūt nogādāt presi, korespondenci un pakas, Latvijas pasts ir izveidojis vairāk nekā 220 mašīnu lielu autoparku. No pasta punktiem tālāk pasta sūtījumi ar pastnieku gādību dodas pie saviem adresātiem. Pasta sūtījumi, protams, nebūtu nav vienīgais pakalpojums, ko Latvijas pasts piedāvā. Balstoties uz uzņēmumu izveidoto infrastruktūru, kas ir viena no lielākajām valstī, Latvijas pasts saviem klientiem sniedz vēl dažādus citus, jau ilglaicīgus un stabilus, kā arī jaunus pakalpojumus – preses abonēšana, tirdzniecība un piegāde. Latvijas pasts abonēšanai piedāvā vairāk nekā 600 dažādus preses izdevumus. To pasūtīšana iespējama jebkurā pasta nodaļā, kā arī ar pastnieka starpniecību vai piezvanot uz bezmaksas tālruni. Kurjerpasts. Šajā jomā Latvijas pasts ir tirgus līderis. Uzņēmums spēj nodrošināt ātru un drošu visu veidu ekspresa pasta sūtījumu piegādi jebkurā Latvijas vietā. Pie tam Latvijas pasta trumpļi ir nevien lielā pieredze un plašākais pieņemšanas tīkls valstī, bet arī zemās cenas. Loģistika. Šis ir Latvijas pasta nākotnes pakalpojums, kura veiksmīgai attīstībai neatsverama priekšrocība ir Latvijas pasta plašā infrastruktūra. Jau šobrīd šai jomā veiksmīgi tiek īstenota tā saucamā iepirkšanās pa pastu, kuras ietvaros iedzīvotāji pēc katalogiem pasūta sev vēlamās preces. Finanšu pakalpojumi. Latvijas pasta norēķinu sistēma galvenokārt piedāvā iedzīvotājiem tādus pakalpojumus kā pensiju un pabalstu izmaksa,
darba algas pārskaitījums, komunālo maksājumu pieņemšana un naudas pārvedumi, kas nodrošina pārklājumu gan visā Latvijā, gan Western Union valstīs. Jaunums finanšu pakalpojumu jomā ir 2004. gada rudenī uzsāktā Latvijas pasta sadarbība ar 4 Latvijas komercbankām, kur klienti turpmāk varēs veikt termiņu noguldījumus arī Latvijas pasta nodaļās. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi. Latvijas pasts jau šobrīd ir uzsācis un nākotnē plāno attīstīt pasta punktu modernizāciju. Pakāpeniski klientiem pasta nodaļās tiks piedāvāta nevien publiska pieeja internetam, bet arī dažādi citi mūsdienu tehnoloģiju pakalpojumi. Filatēlija. Katru gadu Latvijas pasts izdod vidēji 14 pastmarkas, kuru tirāžas ir sākot no dažiem tūkstošiem līdz pat miljoniem. Gadā notiek arī vidēji 10 speciālās zīmogošanas, kas veltītas dažādiem svarīgiem notikumiem un gada dienām, piemēram, Latvijas uzņemšanai NATO vai Latvijas televīzijas 50. jubilejai. Mazumtirdzniecība. Jau šobrīd Latvijas pasta nodaļās un punktos ir iespējams iegādāties dažādas kancelējas preces un preses izdevumus, taču tiek plānots, ka nākotnē pasta nodaļas līdzināsies nelieliem veikaliņiem, kuros varēs atrast visdažādākās pirmās nepieciešamības preces. Latvijas pasta esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunizveidoto ieviešana kā mērķi tika nosprausti uzņēmumu šogad izstrādātajā jaunajā stratēģijā. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt uzņēmumu strauju attīstību un dubultot apgrozījumu. Ja mēs salīdzinām Latvijas pasta jauno stratēģiju ar iepriekšējo, tad mēs redzam, ka tā ir papildināta ar 2 nozīmīgiem punktiem. Ja iepriekšējā stratēģija mums uzlika par pienākumu nodrošināt vispārējos pasta pakalpojumu sniegšanu visā Latvijas teritorijā, tad jaunajā stratēģijā ir 2 papildus nosacījumi. Tas ir augsta klienta apkalpošanas kultūra un motivēti darbinieki. Latvijas pasts ir otrs lielākais darba devējs valstī, sniedzot darba vietas vairāk nekā 7000 cilvēkiem, tostarp 3000 pastnieku un vairāk nekā 300 operatoru. Uzņēmuma pārliecība ir, ka draudzīga attieksme pret saviem darbiniekiem rezultēsies darbinieku laipnībā pret pasta klientiem. Tieši tāpēc personāla labklājības uzlabošana ir izvirzīta par vienu no uzņēmuma prioritātēm. Lai veicinātu darbinieku motivāciju, Latvijas pasts ir uzsācis darbu pie sociālo garantiju klāsta paplašināšanas, motivācijas programmas ieviešanas un darbinieku apmācības. Pēdējo gadu laikā Latvijas pasts ir ieguldījis daudz laika, enerģijas un arī līdzekļu esošās situācijas apzināšanā un pasta modernizācijas uzsākšanā. Nepārtraukti tiek atjaunotas un atbilstoši mūsdienu klientu apkalpošanas principiem pārveidotas pasta nodaļas, kā arī atvērti jauni pasta punkti. Latvijas pasts ir kļuvis par stabilu un uzticamu partneri gan privātajiem, gan vietējiem un starptautiskiem biznesa klientiem. Lai šo statusu saglabātu, uzņēmums šobrīd orientējas uz augstu klientu apkalpošanas līmeni un jaunu tirgus nišu iekarošanu. Liels uzsvars tiek likts uz eksprespastu un loģistikas modernizāciju. Mēs esam paveikuši ļoti nopietnu izpētes darbu Latvijas pastā. Mēs esam sapratuši savus turpmākos soļus, kādas mums ir jāiet, uz kurien mums ir jāiet un kā mēs tur varam nokļūt. Un šis ir tas lūzuma brīdis, kad Latvijas pasts ieviešot savu jauno tēlu, šo te jauno logo, grib parādīt sabiedrībai, ka turpmāk mēs mainīsimies un šīs pārmaiņas būs straujas un redzams visā sabiedrībā. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie jaunā pasta šķirošanas kompleksa būvniecības, kas atradīsies līdzās lidostai Rīga. Nākotnē tas kļūs par centrālo punktu pasta sūtījumu un loģistikas pārvadājumu apmaiņā starp Latviju un citām pasaules valstīm, un tādējādi ļaus palielināt pasta sūtījumu apstrādes apjomu, veicināt ražošanas struktūru un procesu optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos un darba apstākļu uzlabošanos, ko papildinās jaunās un modernās tehnoloģijas. Uzņēmumu tuvāko 4 gadu plānos ietilpst arī vairāk nekā 600 pasta nodaļu remonts, piemērojot tās daudz plašāku pakalpojumu klāsta sniegšanai. Latvijas pasts vēlas nākotnē savas nodaļas padarīt par pagastu un pilsētu infrastruktūras galvenajiem centriem, vienu vietu piedāvājot iedzīvotājiem kā pasta, tā arī banku, apdrošināšanas, informācijas tehnoloģiju un mazumtirdzniecības pakalpojumu klāstu. Taču, lai arī Latvijas pasts tiecas dinamiski mainīties un pilnveidoties, tā pamatvērtība joprojām paliek tā pati. Pasta tradicionālā funkcija būt uzticamam sūtnim, sarunu biedram, vienmēr gaidītam viesim katrā mājā, savu centrālo lomu nemainīgi saglabā. Ar atbildību
Par uzticēto. Jūsu Latvijas pasts.